Dažiem cilvēkiem ar to laika izjūtu ir kā ir. Sarunājām satikties 9:30, tagad jau ir 10:25 minūtes. Bet mēs jau latvieši esam pieraduši gaidīt. Mēs gaidām labākus laikus, mēs gaidām jaunu valdību, mēs gaidām. Un es esmu ļoti pacietīgs. Vismaz pagaidām vēl. Beidzot! Gaidīju? Jā, gaidīju, ļoti gaidīju. Piedod, man nebija pulksteņi. Jā, piedod. Es varu iedomāties, kas notika. Droši vien bija sastrēgums uz gāja celiņa. Kaut kas tam vajadzīgs. Es izdomāju, ka tā vietā, lai mēs vienkārši pastaigātos pa Vecrīgu, mēs to varētu iepazīt no jaunu skatu punktu. Jo, manuprāt, skraidot uz darbu un atpakaļ, mēs ļoti daudz lietas nepamanām. Tu būtu gatava tādam izaicinājumam? Es man mieru, kas man jādara. Pirmais uzdevums ir, manuprāt, mazliet vienkārši, bet sāksim ar to. Uz kurien tavprāt skatās māte Latvija no Brīvības pieminekļa? Uz Vecrīgu? Nē, tuvu, bet nē. Uz Daugavu? Nē, atbildi ir, kā tev pasaka priekšā, tā ir slavena satikšanās vieta un viņa ir Salda. Aha. Uz Laimas pulksteni? Uz Laimas pulksteni. Pirmais punkts nopelnīts. Ja tas ir tik vienkārši, es piedalos. Tas nebūs vienkārši, tas būs grūti un arī jūs varēsiet pārbaudīt, cik labi jūs to Rīgu pazīstat. Ejam? Izaicinājums pieņemts, aiziet. Varētu nečamāties tik daudz. Nē, es taču nevarēju arī zināt. Nav jau tā, ka ir ļoti silti. Viena no neatņemamām Rīgas sastāvdaļām ir ielu muzikanti. Paldies tev! Viņi rada atmosfēru, vai ne? Un ir uzreiz priecīgāka diena. Ar ko tev asociējas Līvu laukums? Man ir vienīgā sajūta, ka man ir parasti pavasarī te ir pilns ar hokeja teltīm, visi fanu un šausmīgs troksnis. Man ļoti patīk ielu mākslinieki, ielu muzikanti, tie mīmi. Zini, tas mīmis iemet monētu un tad viņi kaut ko kustinās. Jā. Bet redz, šeit ir arī mūsu nākamais uzdevums. Labi. Tā, tev ir jāpasaka, kādi dzīvnieki balansē uz kādu nama jumta tornīšiem pie Līvu laukuma? Baloži. Nē, tā nav pareiza atbilde. Gaidi. Ja tev vajag palīdzību, tu vari droši pajautāt kādam. Vienalga kam? Kurš tev izskatās zinošs un mēlams nav turists? Labi. Es atvainojos, jūs esat no Rīgas? Jā. Te ir kaut kur pie kaut kādi dzīvnieki uz namiem? Dzīvnieki? Kaķis? Kaķis? Jā, paldies liels. Un tā ir pareiza atbilde. 2 kaķi Līvu laukumā. Kaķis. Jā. Pluspunkts par palīdzības izmantošanu. Viss kārtībā. Būs vēl grūtāk, tic man. Tas ir tikai sākums. Tu neteici sākumā, ka būs pluspunkts nots, es varbūt būtu meklējusi. Lūk, konvents sēta. Tā runā, ka te ir bijis pirmais sieviešu klosters Rīgā. Man godvārds nav jausmas, jo es pats tur nebiju un diez vai man arī laist iekšā. Bet tas tā, ja nu tu vēl neesi izlēmis, ko darīt ar savu dzīvi. Jā. Un šeit uzdevums ir pavisam vienkārši. Ir jānoskaidro, kādi baloži dzīvo konventa sētā. Un te ir veseli 5 baloži. Labi, tad vienīgais, kas atliek meklēt, jā? Kurš pirmais? Negodīgi! Kas tev tur negodīgi? Es pat nezinu, kā balošs tur sasaukt. Kaķis vai suns būtu vieglāk. Tur ir stāles. Nav nemaz tik viegli. Viņus jau var pieredzināt, viņš bija ziņneši agrāk. Raibais, melnais, man ir 2. Es nevienu vēl atradusi. Nu ņem man 2 arī. Tagad! Sanda! Atradi? Nevienu neatradu, tikai to melno un raibo. Tu atradi? Cik tur vajadzēja būt? Prasīju cilvēkiem, bet viņiem bija klusā ekskursija. Cik tur vajadzēja būt? 5. Nu labi, tad šito atstāsim citai reizei. Es tiešām, es izskraidīju visu tur, bet kaut kādos vārtrūmēs ieskrēju. Nu labi, šeit tad punkts tev nepienāks. Ceru, ka jūs gan zināt. Jā. Tur skan mūzika. Dzirdi? Dziesma. Dzied? Jā. Jā, paskaties.
Tur tie brēmenes. Viņš zinās par valodu. Kāpēc tieši pie brēmenes muzikantiem jūs to darījāt? Tāpēc, ka viņi arī dziedāja. Viņi arī dziedāja, taisnība, jā, pareizi. Gatavs? Tātad, kā sauc baznīcu, kura ir vienīgā Rīgai, kam torņa galā nav tas, kas citām? Un kas tad tai baznīcai ir torņa galā? Gailis. Pētera baznīcā ir gaili, Jā. a pārējām kas tad ir? Pārējām ir krusti. Nav gan. Man liekas, ka to gaļu ir Rīgā vairāk kā vajag. Bet torņu galā nav gailis. No, jums ir vēl 20 sekundes. Mārīt, saņemies. Mārīt, saņemies, tu zini? Būs jādzied, ja neatbildēsiet pareizi. Domāšanas laiks ir beidzies! Jā, tātad, kas viņai ir galā? Gailes nav, kas tur ir? Krusts, tā ir tev galā atbild. Un šobrīd pirmo reizi televīzijas vēsturē mēs melosim un teiksim, ka atbild nav pareizi. Un jūs dziedāsiet. Es jums palīdzēšu. Jā, Sāni jums palīdzēs. Īsi fragmenti no tā. Kas tā bija brīnuma, dziesma? kas notikās. Tā bija latviešu tautas dziesma, bēdu man lielu bēdu. Labi, aiziet! Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtē, ramtē, radiridrīd, ramtē, rīd, ralala. Ramtē, ramtē, radiridrīd, ramtē, rīd, ralala. man jādara? Bēdu zem akmeņa pārī gāja dziedādam. Liku bēdu zem akmeņa pārī gāja dziedādam. Ramtē, ramtē, radiridrīd, ramtē, rīd, ralala. Rīgu iepazīt var dažādos veidos, viens no tiem ar dziesmu. Aplūs, wow! Ļoti labi. Nu jau mazliet sarežģītāks uzdevums. Uzdod jautājumu Reitera namam, un uzmanīgi skatoties, Reitera nams tev atbildēs. Ar kuru valsti karoja Zviedrija 17. gadsimta otrajā pusē, un kura no valstīm Reitera nama celtniecības laikā guva pārsvaru pār otru? Tur ir kaut kāds vanaks, Jā. zirgs, suns. Varētu būt, ka tie ir valstu simboli, kurai valstī varētu būt suns vai zirgs simboli. Lauva. Lauva, kož, bebri. Tas nav bebri. Kas tas ir? Tas ir lācis. Lācis. Jā. Lauva uzvar lācis. Tik esmu bebras. Lauva ir Zviedrija. Jā, lācis. Ir cita valsts. Nu, kura valsts asociēs ar lāci? Norvēģija. Kalnos nekāp lāči, tā ir Krievija. Labi. Labi, puspunkts. Bet tagad īstenībā Roks ir uzvarējis, tur ir Rock kafejnīca. Labi, bet šitas bija ļoti grūts. Tas bija grūts. Vieglāk? Nu, kaut ko vieglāk, šito jau nevar neviens zināt īstenībā. Kāpēc nevar? Tev Kā visu tu pateiks tur priekšā. paskaties, tur ir milzīgi daudz to zīmējumu. Pacietīgi ieskatīties. Šobrīd atrodamies Svētā Pētera baznīcā, un Sanda bez neviena palīdzības ir atradusi atbildi uz vienu no jautājumiem. Jā, jo mēs atrodamies pie Latvijas Republikas ģeodēziskā sākuma punkta. Nu, principā šis ir Latvijas centrālais punkts. Un nostājoties tur pa viducīti, tu kļūsti par Latvijas centrālo meža slogu. Ir arī tāds sajūta, ka visus reizi uz tevi skatās. Negribēs tagad nošķaudīties. Un es jūtos īstenībā kā tāda Latvijas pirmā lēdija. Vairs neesi. Neesmu. Ir vēl Bet tagad jautājumi par ejam. Svēto Pēteru. Noteikti uz tiem arī ir jāatbildo. Un vēl viena interesanta lieta, ka kad viņi tika pabeigti, viņi bija augstākā celtne Eiropā. Un nākamais jautājums, kāda viegla nepilnība ir Svētajam Pēterim? Tā būs viena no figūrām, jā? Nu jā. Tu esi ļoti acīgi. Tas bez galvas? Aha. Jā, nu zielas nepazītu. Iedomājies, kā viņam ģimenē. Sveikas, es Pēteris, ģimenes galva. Beidz viņš bija apostols. Viņš arī nav zaudējis noteikti tāpēc galvas sievietes dēļ. Te pateici, tu nākamais punkts. Šobrīd mēs atrodamies Rātsalkumā, kas ir ļoti nozīmīga vieta, jo agrāk, kad Rīga vēl bija Hanzas pilsētas savienībā, tieši no Rolanda statujas zobenes mailes tika mērīts attālums no pilsētas uz pilsētu. Bet tagad tev uzdevums. Nosauc vēl kādas 4 ievērojamas lietas, kas saistītas ar šo laukumu. Tas diezgan vienkārši. Melngalva nams, kurā šobrīd Latvijas valsts prezidents pilda savus pienākumus.
Rātsnams ir Rīgas dome, un zem šī bruģa atrodas laikmatīgās mākslas muzejs. Un vēl, es tev vēl divus nosaukšu. Okupācijas muzejs, un šajā laukumā tika izrotāta pirmā Ziemassvētku eglīte. Vienos vārtos. Lieliski. Manuprāt, mēs esam uzzinājuši ļoti daudz jaunas informācijas, un Rīgu nevar iepazīt, ja neiepazīst Rīgas balzāmu. Aiziet! Tāda izelpa tik ļoti tā. Jā, balzāms. Beidzot balzāms. Nu, ko Rīgas melnais balzāms pašā Vecrīgas sirdī doma laukumā? Lielisks, pasteigas noslēgums. Tā jau laikam ir, ka Rīga nekad nebūs gatava. Un galvenais, lai mēs paši esam tā gatavi atvērt un ar vēlmu to iepazīt atkal un atkal un atkal, it sevišķi, ja ir šāds noslēgums dienai. Paldies tev! Paldies tev! 5 no 50 punktiem nav nemaz tik slikts rezultāts. Es pārliecināts, ka nākamreiz mums veiksies labāk. Starp citu, Rīgas doma baznīcas ērģeles ir lielākās. Pietiek.